I want to speak about pornography Es in this vēlos runāt session. par pornogrāfiju savā sesijā. And this is one of the most difficult message for a preacher and also for the listener. Šī ir viena no grūtākajām tēmām tieši runātājiem un arī klausītājiem. Because it creates some tension in the room. Jo tas izraisa tādu spiedienu šajā istabā. But it will release an atmosphere of grace that can change your life and free from you of any bondage in your Bet life. tā var atvest tādu atmosfēru, kas salauž jūsu saites jūsu dzīvēs. Me and my wife have been talking about sex for more than 13 years. Mēs ar sievu runājam jau par seksu vairāk nekā 13 gadus. Because we believe that purity is possible, guys. Jo mēs ticam, ka svētums tas ir iespējams. Do you believe that purity is possible? Vai tu tici, ka svētums ir iespējams? It's not easy, Tas nav viegli, but it's possible. bet tā ir iespējams. And we can understand how important sex is for God Mums ir jāsaprot, cik ļoti svarīgs Dievam ir seks. by the way the devil is trying to pervert it. Vēlns cenšas to uztaisīt kā ko perversu. And this time, the devil is trying to pervert the sexuality. Šajā laikā vēlns cenšas izveidot seksualitāti kā ko perversu. I searched on Google the word virgin, and I found virgin only in the horoscope. Un Google tikai jaunava tika lietota kā horoskops, virgin. It's so difficult because the term virgin is only associated with the horoscope. Ir dīvaini, ka vārds jaunava ir tikai asociēts ar horoskopu. For our society, terms like virginity, purity, or marriage are old and strange. Oh, what term is it? Mūsdienu sabiedrībai vārdi kā jaunava, šķīstība un precības, viņam liekas, kas tas vārds ir, mums nav. And if you talk about this on social media, many people will tell you, oh, you are a fanatic, these words are old-fashioned. Ja tu runā par to sociālos mēdījos, tad tevi sauc par fanātiķu vai vecmodīgu. Because they preach freedom, Jo viņi runā par brīvību, but what is the real freedom? bet kas ir tā patiesā brīvība? If you do some content with this topic, purity, sexuality, you will have a lot of haters. Ja tu rādi saturu par šīm tēmām, kas ir šķīstība un attiecības, tad būs daudz inīdēju. Because haters hate the truth. Jo tie, kuri ienīst, viņiem nepatīk patiesība. In a book about addiction this century, the Dr. Archibald wrote, "The greatest power in this physical world is not the nuclear bomb, but sex." Lielākais spēks fiziskajā pasaulē nav atombumbai, bet seksam. Alcohol and cocaine addiction may be a big problem, Alkohola un kokaīna atkarība ir nopietna problēma, but it pales in comparison to damage caused by sexual immorality. bet tā nobāla salīdzinājumā ar seksuālās izlaidības postu. It's crazy, guys. Tas ir traki. It was what we are living in this time. Tas ir, kur mēs dzīvojam šajā brīdī. Do you know what is the new addiction of this age? Vai jūs zināt, kas ir tā jaunā atkarība šajā laikā? This. Bauda. This is the new addiction of this century. Šī ir jaunā atkarība. It's called pleasure. Tā saucās bauda. It's a very fast and impulsive pleasure. Tā ir ļoti ātra un impulsīva bauda. And everything has the duration of a click. Viena klišķa attālumā. And so, you can understand that in a time in which people are searching fast gratification, Laikā, kur cilvēki meklē šo ātro baudu, it's not easy to talk about faithful, abstinence, waiting, nav viegli runāt par gaidīšanu, atturību, because we want pleasure now. jo mēs vēlamies baudu tagad. But God speaks about process. Bet Dievs runā par procesu. We believe in an event, Mēs ticam par notikumu, but purity needs waiting. bet šķīstībai vajag gaidīt. While society tells us, do what you feel, Kāpēc sabiedrība mums saka, dari, ko tu jūti? the Bible says, do what is right. Bībele saka, dari to, kas ir So pareizi. it's totally different. Tas ir pilnīgi savādāk. Because it's not about our feeling. Tas nav par mūsu sajūtu, It's about our conviction. tas ir par mūsu pārliecību. But I want to show you something. Es jums vēlos ko parādīt. Who knows Pornhub? Kurš zina Pornhub? Raise your hand. Pacel savu roku. Be careful because also the liars won't enter the kingdom of heaven. Uzmanīgi, jo arī meļi neiekļūs debesu valstībā.
Okay? Okay. Many people know Pornhub because there are a lot of people that watch porn. Ļoti daudz zina, kas ir Pornhub, jo ļoti daudz skatās pornogrāfiju. Pornhub is the largest producer of porn and distributor of porn on the web. Pornhub ir lielākie pornogrāfijas izplatītāji. And every year release some statistics about how many people watched porn in the previous year. Un katru gadu viņi izlaiž statistiku par to, cik daudz ir skatījušies par šo pornogrāfiju viņa mājaslapā pagājušajā gadā. I want to show you some statistics about what's happened in these last years. Es vēlos jums parādīt statistiku par to, kas ir noticis šajos pēdējos gados. The category that grew in these last years more than other is reality. Kategorija, kur augusi vairāk par visām, ir realitāte. Increased of 169% in 2021. Palielinājusies par 169% 22. gadā. So it's really crazy. Tas ir ļoti traki. In a world full of fake and appearance, Pasaulē, kur ir viss ļoti fake. yeah. Yeah. I don't understand you, so you can say whatever you Whatever, want. yeah. Our generation is searching something real, even in pornography. Viņi meklē kaut ko patiesu, pat pornogrāfijā. I want to show other statistics. Lesbian and transgender are in the top 20 view category in 2022. Lesbiešu un transpersonu kategorijā ir top 20 22. gadā. Transgender category grew by 75%. Transpersonu kategorija auga par 75%. And became the 7th most popular category in the world. Un kļuva par 7. vispopulārāko kategoriju visā pasaulē. Transgender was the number 1 category most searched in Brazil. Transpersona bija top 1 kategorija visvairāk meklētākā Brazīlijā. The 3rd most popular in the United States and in Italy. Trešā vispopulārākā Amerikā un arī Itālijā. People are searching transgender when they want to watch porn. Cilvēki meklē transpersonu, kad viņi vēlas skatīties pornogrāfiju. There were 7 million videos uploaded this year. Bija 7 miljoni video tikti publicēti 7 vienā gadā. million 7 miljoni. for a total of 1.4 million hour of content. Kopā 1,4 miljonu saturs. Do you know how much they are? 170 years. Tas ir 170 gadi. 170 years of porn uploaded in 1 year. 170 gadu pornogrāfijas daudzums publicēts vienā gadā. This is a photo of 1850. Šī ir fotogrāfija no 1850. gada. It means if you started watching video that were uploaded this year in 1850, Tas nozīmē, ja tu šajā gadā, 1850. gadā, sāktu skatīties tavus video, kas tika publicēts šajā gadā, you wouldn't have finished it yet. jūs vēl nebūtu to pabeiguši skatīties. Just in 1 year. Tikai vienā gadā. And guys, porn, it's not only about men. Pornogrāfija nav tikai par vīriešiem. Porn, it's about women too. Pornogrāfija arī ir par sievietēm. According to Pornhub, Skatoties uz Pornhub, 37% of people who watch male gay porn video 37% cilvēku, kurš skatās vīriešu geju video, are female. Ir sievietes. And the female porn are increasing a lot in this last year. Sievietes, kuras skatās pornogrāfiju, jau ir vairāk un vairāk katru gadu. Who is between 18 and 24 years old? Kuriem starp 18 līdz 24 gadu? Paceļ roku. Okay, you are the ones that use Pornhub the most. Jūs esat tie, kuri skatās pornogrāfijas vairāk. Okay, who is between 25 and 34? Kurš starp 25 un 34 gadu vecumu? Okay, you a little less, but you also like porn. Jūs nedaudz mazāk, bet jums arī patīk. Okay, but a little less. Who is, I don't know, but who is between 35 and 44? Kuriem starp 35 līdz 44 gadu? Okay, someone. Okay, you are more holy. Jūs nedaudz esat šķīstāki. Then other 19%, only 9%. Tikai 19%. As you can see, there is hope, guys, because as you grow up, your use of pornography decreases. Mēs varam redzēt, ka ir kaut kāda cerība, jo kā tu pieaudz, tas, cik tu daudz skaties, samazinās. Simply because then you die. Vienkārši sakot, tu vienkārši nomirst.
And so there is hope, don't worry. Tad tur ir cerība, neuztraucamies. In this statistic, you don't see teenager. Šajā statistikā jūs neredzat pusauģus. Not because they are saints, Nevis tāpēc, ka viņi ir svēti, but because to access porn sites, you must declare that you are 18. bet, lai tiktu šajos pornogrāfiskajās mājaslapās, tev vajag atzīmēt, ka tev ir pāri 18 gadiem. And for this reason, they are not counted. Un šī iemesla dēļ viņus neskaita. But the biggest consumers of pornography Bet lielākie pornogrāfiju are between 12 and 17 years old. lietotāji ir starp 12 un 17 gadiem. You have to understand that then when you watch pornography, Jums jāsaprot, ka jūs skatāties pornogrāfiju, you are declaring war on the largest and most influential industry in the planet. jūs sākat karu ar pašu lielāko un ievērojamāko industriju visā pasaulē. Pharmaceutical industry, Farma industriju, weapon production, ieroču ražošanas, drug trafficking, arī narkotiku tirgošana, prostitution, prostitūciju, human trafficking and child abuse. cilvēku pārdošana un bērnu izmantošana. So we have to understand Mums ir jāsaprot, pornography is not about sex. pornogrāfija nav par seksu, It's about money. tas ir par naudu. Pornography produces more money in a year Pornogrāfija Jā. vairāk nopelnīja naudu vienā gadā, than Facebook, Netflix and the Italian championship together. kā Facebook, Netflix un Itāļu championship vienā gadā. It's a lot of money. Tas ir ļoti daudz naudas. I don't know if you like football. Do you like football? Jums patīk futbols? Okay, in Italy, many people like football Itālijā daudziem patīk futbols. and spend a lot of money for football. Un ļoti daudz tērē naudu And futbolā. all these industries Un visas šīs industrijas, exist because they are consumers. viņas eksistē tāpēc, ka ir patērētāji. And many of these consumers are in this room. Un daudz no šiem patērētājiem ir šajā istabā. And we are collaborating in this mission Un mēs kopā savienojamies šajā misijā, to destroy this generation through wrong sexuality. lai iznīcinātu šo paudzi nepareizā seksualitātē. Do you know that 45% of Christians admit that pornography Vai jūs zināt, ka 45% kristieši atzīst to, ka pornogrāfija is the main problem that they have at home? ir lielākā problēma, kas viņiem ir mājās. And we are speaking about Christian Un mēs runājam families. par kristiešu ģimenēm. We live in a pornified culture. Mēs dzīvojam kultūrā, kur viss ir par pornogrāfiju. And porn and image, porn video and porn image remain in our brain for many years. Pornogrāfiskas bildes un video paliek mūsu prātos un smadzenēs daudz gadus. I want to share 3 things that pornography does in our life. Es vēlos jums padalīties ar 3 lietām, ko pornogrāfija izdarīja mūsu dzīvēs. I had this addiction, Man bija šī atkarība, and I want to share with you my experience. That's Nice. what I learned. un es vēlos dalīties ar savu pieredzi, to, ko esmu iemācījies. First things, Pirmā lieta. porn rapes your mind. Pornogrāfija izvaro tavu prātu. I know that this word is strong, Es zinu, ka šis vārds ir spēcīgs, but it's not so strong compared to what pornography is doing. bet viņš nav tik pietiekami spēcīgs, lai salīdzinātu to, ko pornogrāfija izdara. Neurologists call pornography the new drug. Neiroloģi sauc pornogrāfiju par jauno narkotiku. Even if you don't smoke, don't drink or inject, Pat ja tu nepīpē, nedzer vai neielaid vēnās, it has a negative effect on your brain. tas izdara negatīvas seknes tavām smadzenēm. Because pornography has an addictive power in my brain. Jo pornogrāfijai ir atkarība raisošs spēks manās smadzenēs. On the left, you can see a normal brain. Mums ir 3 smadzenes, un pa kreisi jūs redzat normālas Yeah. smadzenes. Some of it is smaller, Varbūt kādam lielāk, mazāk, other don't have it at all. kādam vispār nav. But this is a normal brain. Bet šī ir normāla smadzenes. Okay. In the center, there is a brain affected by heroin. Pa vidu ir smadzene, kur ir heroīna ietekmēta. And then another brain affected by porn. Un tad pa labi smadzene ir ietekmēta, pornogrāfijas And ietekmēta. as you can see, the brain doesn't have any difference between porn and heroin addicts. Kā jūs redzat, šīm smadzenēm nav atšķirības starp heroīnu un pornogrāfijas And atkarību. this is crazy, guys. Šis ir traki. Hey, guys, this is not an opinion. Šis nav viedoklis. These are medical studies. Šie ir medikāli pētījumi. Okay, when many doctors are convinced about this. Daudz ārstu ir ļoti pārliecināti par šo. And pornography enter through your eyes and ears.
Pornogrāfija tiek pie jums caur jūsu acīm un and ausīm activates a production of chemical hormones in your brain. un aktivizē hormonus un neironus jūsu smadzenēs. Dopamine, Dopamines. oxytocin, serotonin. Serotonīns. And which hormones give us the sensation of feeling better. Šie hormoni iedod mums to sajūtu, ka tu labi jūties. And that's how addiction works in our life. Tas ir kā atkarības strādā mūsu dzīvēs. But over time, Bet ar laiku the brain gets used to it smadzenes pierod pie šīm and sajūtām. will need a larger dose to feel that sensation again. Viņai vajadzēs vēl lielāku dozu, lai sajustu to pašu labsajūtu, ko iepriekš sajūta. Because what satisfies the brain, it's not quantity, but novelty. Jo kas iedod baudu smadzenei, nav kvantums, bet arī tas jaunums, kaut kas jauns. For this reason, in pornography, we will find a lot of perverse category. Tādēļ mēs arī redzam pornogrāfijā ļoti daudz perversu kategoriju. Sex with animals, Seks ar dzīvniekiem, rape, izvarošana incest. ar ģimene. Because a brain intoxicated with pornography doesn't get excited by naked image, but by novelty. Jo smaddzene, kurai piekļuva ir bijusi pornogrāfija, viņa vairs netiek uzbudināta no kvantuma vai ne, bet no kaut kā jauna. Just to understand how pornography perverts your mind. Vienkārši, lai saprastu, kā pornogrāfija sagroz tavus smadzenes, tavu prātu. During the war, one of the most searched categories Kara laikā viena no vismeklētākajām kategorijām was Ukrainian girl. bija ukraiņu meitene. This is perversion, guys. Tā ir perversija. We had not a problem, more than a problem. Tā ir vairāk par problēmu. If you see 10 naked body a week, Ja jūs redzat 10 kailus ķermeņus nedēļā, after a while, you will not feel anything, and your penis will have no erection because it destroys ability to get excited. ar laiku jūs vairs neko nejutīsiet, un jūsu penis viņam nebūs erekcija, jo tas viņu neuzbudinās. And therefore, it needs novelty. Un priekš tā viņam vajadzīs kaut kas jauns. More perversion. Vēl vairāk perversiju. Because I'm preaching this. Because I'm preaching this. Jo, tāpēc es arī šo sludinu. Yes, because we need to be holy. Jo mums ir jābūt svētiem. But also because if this continue in few years, Tāpēc, ja šis arī turpinās nākamos gadus, our generation will need drugs to get excited to have sex. Šai paudzē vajadzēs narkotikas, lai viņi būtu uzbudināti, lai viņiem būtu seks. So we need to change our mind. Tātad mums ir jāsāk ar savu prātu mainīšanu. Pornography has an addictive power. Pornogrāfija ir atkarība raisošs But spēks. pornography has also a transformative power. Un pornogrāfija arī ir transformējošs spēks. And today we have to choose who and what is allowed to transform our life. Mums šodien ir jāizvēlas, kam mēs dodam atļauju izmainīt mūsu dzīves. I want to read 2 verses. Romiešiem 12:2. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un 2. korintiešiem 3:18. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. The Bible speaks about transformation of our mind. Bībele runā par mūsu prāta atjaunošanos. Let the Bible transform your mind. Ļauj, lai Bībele pārvērš un atjauno tavu Have you prātu. ever heard this word, neuroplasticity? Vai jūs esat dzirdējuši tādu vārdu neiroplastiskums? Because the brain has the ability to transform and adapt. Jo smadzenei ir tāda spēja, ka viņi var pielāgoties un mainīties. The more you do something, the more natural it becomes. Jo vairāk tu kaut ko dari, jo naturālāks un vieglāks tas paliek. And less you think about it when you do it. Un arī mazāk tu domā par to, ka tu to dari. Like when you learn to play and drive. Tāpat, ka tu mācies braukt ar mašīnu. At first you check every movement. Sākumā tu skaties katru kustību. But after a while, Bet you ar don't laiku- even look how to move the hands or how you should touch your guitar. Jā, tu pat nesties, kā tev vajag savu pārsliekot kloķi vai tu spēlē instrumentu, pat nejaustās, kur tu roku liec. Because we become what we constantly do. Jo mēs paliekam to, ko mēs konstanti daram. If you study piano,
Ja jūs mācāties spēlēt klavierus, you become a pianist. jūs kļūstat par klavieru spēlētāju. If you run every day, Ja jūs skrienat katru dienu, you become a runner. jūs kļūstat par skrējēju. If you use porn, Ja jūs skatāties pornogrāfiju, you become jūs kļūstat a porn addict. pornogrāfijas So, atkarīgs no number pornogrāfijas. one, porn rapes your mind. Pirmais, It's pornogrāfija serious, guys. izvaro tavu prātu. Tas ir ļoti nopietni. It's not just, oh no, it's a sin, it's a sin. Yes, Tas nav it's tikai, a tas sin, ir grēks, tas ir grēks. Jā, But- tas ir grēks, rapes your bet mind. tas izvaro tavu prātu. And number two, Un otrā lieta. porn ruins, destroys our relationships. Pornogrāfija iznīcina mūsu attiecības. Porn has nothing to do with sex education, even if in Netflix there are serious about sex education. Pornogrāfija nav seksa izglītība. Tas nav saistīts ar seksa izglītību. Pat ja Netflix tā saka. Porn are changing the way men see women. Pornogrāfija maina to, kā vīrieši redz sievietes. And we start thinking, Un mēs sākam domāt, the value of a woman sievietes vērtība depends on how much she stimulates me. ir atkarīga no tā, cik ļoti viņa man stimulē. And on the other hand, Un otrā pusē, women think that their value sieviete domā, ka viņas vērtība is connected to the ability to generate sexual stimulation for a man. ir tā prasme veicināt šo stimulu, seksuālu stimulu vīrietī. Once a guy told me, Vienreiz man viens čalis oh pastor, teica, I will quit when I get married. mācītāji, es beigšu tad, kad es apprecēšos. It's not true. Tas tā nav patiesība. You will transfer your erotic fantasy to your wife. Tu pārnesīsi visas savas erotiskās fantāzijas uz savu sievu, And this will destroy your un marriage. šis iznīcinās jūsu laulību. In fact, the pornography prepares you to infidelity. Pornogrāfija aizved uz to, ka tu uz laulības pārkāpšanu. If you want to destroy your marriage, Ja tu vēlēsi iznīcināt savu laulību, watch pornography. skaties pornogrāfiju. Because pornography is not interested in kisses, romance, or dialogue. Jo pornogrāfija nav ieinteresēta skūpstos, dialogā vai romantikā. It's all interested in penetration. Tā ir ieinteresēta tikai penetrācija. And the way we treat creation Un kā mēs apējamies ar radījumu, reveals what we truly think of the Creator. parāda to, ko mēs tiešām domājam par radītāju. And this is very important, Un guys. tas ir ļoti nopietni. And what are the devil using? Ko vēlns lieto? We have to speak about truth, Mums jārunā par taisnību, patiesību, but the devil are using a lie bet ko vēlns lieto? Melus. because he is a liar. Jo viņš ir melis. So number one, porn rapes your mind. Pirmā lieta - pornogrāfija izvaro tavu prātu. Number two, porn ruins my relationship. Otrā lieta - pornogrāfija iznīcina man laulību. Number three, porn is a lie. Pornogrāfija ir meli. And the devil wants you to live a lie. Un vēlns vēlas, lai tu dzīvo melos. Many Christian youth want to reproduce in their marriage what they see in pornography. Jauni kristieši, jaunākā paudze, viņi vēlas savā laulībā darīt to pašu, ko ir redzējuši pornogrāfijā. Oh, but in porn video, that's not happened this. Bet pornogrāfijā es neesmu šo redzējis. No, pornography is not your reference for sexuality. Nē, pornogrāfijai nevajadzētu skatīties uz The pornogrāfiju. Bible is Lai your cilvēki reference for your seksualitāti. sexuality. Bībelē tu skaties, lai kas No ir pornography, seksualitāte, because nevis pornography pornogrāfijā. is a lie. Jo pornogrāfija ir meli. It's all about the domination of a man over woman Tas viss ir par to, kā vīrietis dominē pār sievieti and submission of woman. un ka sieviete padodās. But sex for the Bible is totally different. Bet seks Bībelē ir pilnīgi savādāks. In John 8:32, probably you know this verse. Jāņa 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Un jūs zinat taisnību, un šī taisnība jūs darīs brīvus. The first question that we should ask ourselves is, Un tas pirmais jautājums, svarīgākais, kas mums ir jāuzdod pašiem sev. do I really want to be free? Vai es tiešām vēlos būt brīvs? Because in the Bible it's written that everything that dominates us Jo is Bībelē a ir sin. rakstīts, viss, kas mūs pārņem un dominē, ir grēks. And we cannot be led by our instincts. Un mēs nevaram tikt vadīti no mūsu instinktiem. We are slave of Jesus Mēs esam Jēzus vergi, out of love. mīlestības dēļ. Hey guys, I lived in this
lie about pornography for many years. Es dzīvoju šajos pornogrāfijas melos ļoti daudz gadu. While I was in church, Kamēr es biju draudzē, while I was playing in church, kamēr es spēlēju instrumentus draudzē, during my time at university. un arī, kad es biju universitātē. And as a pastor, I still pay attention to this. Un kā mācītājs es vēl projām lieku lielu uzsvaru uz šo. Because I'm not better than you. Jo es neesmu labāks par jums. We have the same flesh, Mums ir tā pati miesa, and the devil wants to destroy us. un vēlns vēlas mūs iznīcināt. And today is very difficult. Un šajās dienās ir ļoti grūti. Because many years ago, you had to find pornography. Jo pirms vairākiem gadiem tev vajadzēja iet un meklēt You pornogrāfiju. had to buy some magazine. I know that it's something very strange for you. Tev vajadzēja nopirkt žurnālus, tas gan jau jums ļoti ir svešs. But now porn is more accessible, normal, and more mainstream than ever before. Tagad pornogrāfija ir tik ļoti pieejama kā vēl nekad agrāk. I saw young people watch porn on the bus or in the street, sometimes in the church too. Esmu redzējis, kā jauni cilvēki skatās pornogrāfiju uz ielas, autobusa pieturā un pat draudzē. So wait a minute. Probably you are thinking, but I don't watch porn, so what you are saying is not for me. Vai, gan jau jūs varat domāt, bet es neskatos pornogrāfiju, kāpēc man tas ir But svarīgi. let's think about it together. Bet padomājam par to kopā. What exactly is porn? Kas īstenībā ir pornogrāfija? Because we used to classify everything. Jo mums patīk visu klasificēt. But today it's not easy to classify and decide what is porn or give a right definition of porn. Mūsdienās ir grūti klasificēt tieši, kas ir pornogrāfija, vai iedot viņai tādu konkrētu definīciju. So I want to give you this definition. Tāpēc jums vēlos iedot šo definīciju. Porn is anything you use, watch, read, listen to, Porno ir jebkas, ko tu lieto, skaties, lasi, klausies vai fantazē. or image in a wrong way to get excited without your spouse. Vai fantazē nepareizā veidā, lai gūtu baudu ne ar savu laulāto draugu. So in other words, it's something excites you, Citiem vārdiem sakot, tas ir kaut kas, kas tevi uzbudina, then that thing is porn for you. un tad tādā ziņā tā ir pornogrāfija priekš tevis. Probably some TV series or TikTok or Instagram account. Kādam Instagram, TikToks, grāmatas. You can scroll some Instagram profile or of Christian girls Jūs pat varat skatīties Instagramā kādu kristiešu meiteni in bikini un bikīni apakšveļā. and praise the Lord. Un paldies Dievam. Hallelujah. Aleluja. Thank you, Lord, for your creation. Paldies Dievs par tavu radību. It's amazing. Tas ir brīnišķīgi. So we have to change the question. Tāpēc mums ir jāsamaina šis jautājums. Now what is porn? Kas ir pornogrāfija? What is porn for me? Kas ir pornogrāfija priekš manis? What is porn to me? Kas ir pornogrāfija man? You have to check your Instagram profile, your TikTok. Jums ir jāpaskatās jūsu Instagram un TikTok profilu. Probably you don't watch porn, Varbūt jūs pat neskatāties pornogrāfiju. but your eyes are contaminated Bet, by that images. bet jūsu acis tiek ietekmētas negatīvi no šiem attēliem. You should ask yourself, is it good for my purity? Jums ir jāuzprasa šis jautājums sev. Vai tas ir labs priekš manas šķīstības? These Christian girls, Šīs Or- kristiešu meitenes boy with Christian muscle, vai puisis ar muskuļiem, is it good for my purity? vai tas ir labi priekš manas šķīstības? Is it good for my consecration? Vai tas ir labi priekš manas If I, sirdsapziņas? if I follow this girl or this guy, Ja es sekoju šai meitenei vai šim puisim, I will consecrate to God or to him. es nošķiršu sevi no Dieva vai priekš viņa. And remember, pornography rejects union and leads to isolation. Pornogrāfija sagrauj savienotību un noved pie vientulības. And the devil now, in this time, are isolating our generation. Un vēlns šajā laikā, ko viņš cenšas izdarīt, ir mūs atdalīt. Sex for the devil, it's all about you. Vēlnam seks ir viss, priekš vēlna seks ir tas viss ir par tevi. While sex for God is something for the couple. Un priekš Dieva seks ir kaut kas priekš pāra. It's not selfish, but generous. Tas nav egoisms nav patmīlīgi, bet tas ir dāsni.
And pornography leads to masturbation. Un pornogrāfija arī noved pie masturbācijas. A guy once asked me, Kādreiz man viens puisis jautāja, it's true that masturbation helped me stay pure. Vai tas ir tiesa, ka masturbācija man palīdz būt I don't have šķīstīgam, sex. pareizākam? Man nav seksa. It's just alone, without anyone. Neviens nezina, neviens šeit nav. I know that some leaders tell their youth that they could masturbate. Es zinu, ka ir kādi vadītāji un mācītāji, kuri saka jauniem, ka jūs varat masturbēt. We had this experience. Mums ir bijuši tāda pieredze. After a Purex conference, Pēc Purex konferences we did an altar call. Sorry? We did an altar call Mēs saucām cilvēkus pie altāra, to pray for the youth. lai aizlūgtu par viņiem. And the pastor Un mācītājs said, saka, no, don't worry, guys. We believe that you can masturbate. jūs varat masturbēt. So I don't know what you believe, pastor. Kam tu tici? Jā. I know what. Because it's a problem. Jo tā ir problēma. Jesus explained in the New Testament Ja es to skaidroju jaunajā derībā, that adultery is not only physical, but also mental. Ka laulības pārkāpšana nav tikai fiziska, bet arī mentāla. Jesus says that if you sexually desire someone others than your spouse, Ja tu vēlies kādu citu seksuāli vairāk nekā savu dzīvesbiedru, you are committing adultery. jūs pārkāpjat laulību. It has to do with your thoughts. Tas viss ir par tavām domām. It's not just an action. Tā nav tikai rīcība. And the problem of masturbation is not limited to one gender. Masturbācijas problēma nav tikai viena dzimuma limitēta. It affects not only men, but also women. Tā neietekmē tikai vīriešus, bet arī sievietes. Is masturbation a sin? Vai masturbācija ir grēks? Unfortunately, few people speak about this topic Diemžēl tikai daži runā par šo tēmu, because they are ashamed and because they think no one does it. jo viņiem ir kauns, viņiem liekas, neviens taču to nedara. Sometimes people ask me, is the term masturbation written in the Bible? Daži man jautā, vai tas vārds masturbācija ir rakstīts I want to Bībelē? show you some verses. Es vēlos parādīt pāris Because in the raksturvietas. Bible, we read impurity and Jo uncleanness. Bībelē mēs lasām nešķīstību un netīrību. And in these verses, you can read that word. Un šajās rakstvietās jūs varat izlasīt šos vārdus. In the Bible, you cannot read about heroin Bībelē jūs nevarat izlasīt par heroīnu, or cocaine vai kokaīnu, or cigarette vai cigaretēm, or other sin or other problem. vai citām problēmām. But I always pay attention when I talk about masturbation Bet es vienmēr ļoti lieku lielu uzsvaru un pievēršu uzmanību masturbācijai. because I don't want it to generate a sense of guilt. Jo es nevēlos, lai arī tas rada šo vainas sajūtu. Let me explain that I mean. Ļauj man paskaidrot. Who is under 18? Kuram ir zem 18 gadiem? Okay, a lot of teenager. Jā, daudz pusauģu. Hey guys, I'm aware that during adolescence, hormones are explosive. Es apzinos, ka jūs pieaugat, tad hormoni trako. And you discover the pleasure of touching your penis Un jūs- and masturbating. Un jūs atklājat šo baudu, pieskarties savam penim un masturbāciju. All the men I know have masturbated. Visus vīriešus, kurus es pazīstu, viņi visi ir masturbējuši. A pastor once told me Mācītājs man vienreiz teica, 90% of men 90% struggle with vīriešu masturbation. cīnās ar masturbāciju. 100% 100%. are liars. 10% ir meļi. Because when we are growing up, we also become more mature. Jo, kad mēs pieaugam, mēs arī paliekam nobriedušāki. And maturity means learning to have self-control in some areas of your life. Un briedums nozīmē, ka tu kontrolē kaut kādas sfēras savā dzīvē. And maturity also means learning to control your sexual desire. Briedums arī nozīmē, ka tu iemācies kontrolēt savas seksuālās vēlmes. So when you are a child Tāpēc, ka, ja tu esi jaunāks, and you have a lot of sweets in front of you, tev ir ļoti daudz konfekšu priekšā. you can't control yourself, Tu nevari sevi kontrolēt. and you eat them all. Tu visu sapēdi. And as a result, Un rezultātā you will get a stomachache. tev sāpēs vēders. But when you grow up, Bet, kad tu pieaudz, to learn to control yourself tu iemācies sevi kontrolēt and say no. un pateikt nē. Maturity
briedums does the same thing regarding our sexuality. dara to pašu ar seksualitāti. You have to understand this about masturbation. To jums jāsaprot šīs par masturbāciju. Masturbation is not something you need. Masturbācija nav kaut kas, kas tev ir And it's vajadzīgs. something you desire. Ir kaut kas, ko tu vēlies. Because before I told myself this, oh no, I need to masturbate. Jo iepriekš es sev teicu, nē, bet man ir vajadzīgs. No, masturbēt. you don't need Nē, tev masturbate. tas nav vajadzīgs. You can say, I need chocolate. I need chocolate. Tu vari sev teikt, man vajadzīga šokolāde, man ir vajadzīga šokolāde. I am sorry, Sorry, you don't need chocolate, tev nav vajadzīga šokolāde. but you desire it. Tu vienkārši to vēlies. Some people say that if you don't masturbate, Un daži cilvēki saka, ja tu nemasturbē, your testicles will explode. jūsu olnīca uzsprāgs. It's absolutely not true. Tā ir tie ir pilnīgi meli. Imagine this headline like this in the newspaper, I don't know, on Monday here in Latvia. Iedomājieties virsrakstu uz populārākā Latvijas žurnāla. Holy Love event killed an entire generation in Latvia by making them explode. Holy Love nogalināja daudz jauniešu, liekot viņiem uzsprāgt. No, guys, not true. Nē, tā tas nestrādā. Tā Don't ir taisnība. worry. A Neuztraucieties. sign of maturity is to start doing what you don't like, Brieduma pazīme ir tas, ka tu sāc darīt lietas, kuras tu nevēlies, but just because it's right. bet tu dari tikai tāpēc, ka tas ir taisnība. Tā jādara. You like masturbate, Tev patīk masturbēt, but you choose to control yourself with bet discipline. tu izdomā sev kontrolēt ar disciplīnu. Discipline is saying no to some desire for a greater pleasure. Disciplīna ir, ka tu saki nē kaut kādām baudām, lai pēc tam būtu lielāks ieguvums. Do I want to masturbate? Vai es vēlos masturbēt? Yes. Jā. Do I need to Vai masturbate? man vajag masturbēt? No. Nē. Be careful because the lustful thoughts Esiet uzmanīgi, jo šīs domas leads to compulsive behaviors that are a sin. novērš pie tā, ka jūs izdarat kaut kādus pēkšņus lēmumus. And I want to tell you one thing. Es jums vēlos pateikt vienu lietu. The more you masturbate, the more the desire to do it will increase. Jo vairāk jūs masturbējat, jo lielāka vēlme būs masturbēt. And the less you masturbate and the less the body will ask you for it. Jo mazāk jūs masturbēsiet, jo mazāk jūs ķermenis prasīs to. So what is the solution? Tātad kāds ir risinājums? The solution is not to interrupt the action, Tātad risinājums nav pārstāt šo rīcību, but to reinforce the relationship bet we stiprināt got. attiecības mums ir. Don't seek sexual gratification through masturbation. Nemeklē šo seksuālo gandarījumu no masturbācijas. Seek gratification in Him. Meklē gandarījumu viņā. Seek gratification in Him. Meklē gandarījumu And we viņā. almost finish. Mums ir gandrīz jau Okay, esam Pastor, beiguši. but how to overcome and win sexual addiction? Mācītāji, ko mums darīt, kā mums pārvarēt šo I vēlmi? want to give you some tips and strategies that I use to overcome this Es tev addiction. vēlos iedot pāris padomus, kā es pats tiku tam pāri. I'm sure that many of you tonight will take radical decision. Es ticu, ka daudz no jums šodien pieņems radikālus lēmumus. But you cannot do this without the help of the Holy Spirit and without a strategy. Un jūs nevarat pieņemt šos lēmumus bez svētā gara palīdzības un bez stratēģijas. So first advice. Pirmais padoms. Number one, Pirmais. you have to decide to change. Tev ir jāizlemj mainīties. You have to decide to change. Tev ir jāizlemj It can mainīties. seem obvious. Tas var likties Oh loģiski. yes, it's normal. I have tas to ir decide to change. Normāli, man jāizdomā mainīties. Many have desire, but they don't decide. Daudziem ir vēlme, bet viņi to neizvēlas. It's not about a desire, it's about a decision. Runa nav par vēlmi, bet par izvēli. And you may be thinking, I tried so many times and I failed again. Jums varētu likties, un jūs domājat, es tik daudz reizes mēģināju, bet man atkal nesanāca. Don't quit. Nepadodies. Don't quit. Nepadodies. Restart. Atkal sāc no jauna. And number two, Otrais. if you want, take notes. Ja jūs varat pierakstīt. You have to be aware that it's noisy, but it's possible. Jums ir jāapzinās to, ka tas nav viegli, bet tas ir iespējams. We have to be honest, guys. Mums ir jābūt atklātiem. It's noisy, Tas nav viegli, but it's possible. bet tas ir iespējams. It's a struggle. Tā ir tās cīņas. It's a war. Tas ir karš. It's not a vacation. Tā nav brīvdiena. It's a war. Tas ir karš. In Galatians 5:24, Galatiešiem 5:24. we can read, Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām.
You have to crucify your passion. Jums vajag piesist krustā savu miesu. And crucifixion is extremely painful. Un krustā piesišana ir ļoti sāpīga. God will give you the necessary strength Dievs iedos tev to spēku, kas ir tev nepieciešams, to overcome this temptation. lai pārvarētu šīs vēlmes. Number 3, Trešā lieta. don't just pray, but do something. Dari kaut ko, nevis tikai lūdzu. God will not do what you have to do. Dievs nedarīs tavā vietā to, kas tev ir jādara. Put restriction on your phone. Uzliec kaut kādu ierobežojumu savam Or telefonam. try to understand when you are most tempted Vai arī saprot, kuros brīžos tu esi vairāk vilināts. to avoid that place, those people or those profiles. Izvairies no tiem brīžiem, no tiem cilvēkiem, vai arī no tiem profiliem. Does it happen when you are stressed, Vai tas notiek, ka tev ir stress, when you feel insecure, ka tu jūties nedroši, nepārliecināts, when you are bored? ka tev ir garlaicīgi? You need to know your weakness Tev ir jāsaprot tavu vājību. because this will help you understand how to react in this situation. Jo šis palīdzēs tev saprast, kā reaģēt šajā situācijā. So exercise, play sport, stay with other people, Trenējies, ej sporto, paliec ar citiem cilvēkiem, unfollow some profiles, atseko pāris profiliem, break up with your boyfriend or girlfriend, pamet varbūt savu draugu vai pārstāj šīs attiecības ar draugu vai meiteni. even if he is Christian. Pat ja viņš ir kristietis. Viņu. It can be a problem. Tā var būt problēma. You have to find some practical solution. Tev Practical jāatrod solution. praktiski risinājumi. Because many times we are too spiritual. Jo dažreiz mēs pat varam būt pārāk garīgi. It's not a problem. We have to be spiritual. Tā nav problēma. Mums ir jābūt garīgiem. Because these are spiritual bondage too. Jo, protams, arī ir garīgas cīņas, But we have to be practical. bet mums ir jābūt praktiskiem. Number 4, get someone to help you. Ceturtais ir prasi palīdzību. You cannot do it alone. Tu nevari izdarīt to viens. You need to be accountable. Tev kādam ir jātur šī atbildības. I love this word in English, accountable. Man patīk šis vārds angļu valodā atbildība. We don't have this word in Italian. Mums nav šis vārds itāļu valodā. It's like find some people that you can trust and confess your sins. Tas nozīmē atrod kādus cilvēkus, kuriem tu uzticies un kuriem tu vari pastāstīt par saviem grēkiem. For example, my wife, she knows all my password. Piemēram, mana sieva zina manu paroli. She can read my WhatsApp message, Viņa var izlasīt visas manas WhatsApp ziņas, scroll my social media. paskatīties man sociālās And mēdījus. after I said this during a conference, Un pēc tam, kad es pasaku to konferencē, a lady told me, viena sieviete pateica, "Oh, your wife doesn't trust you." o, tava sieva tev neusticās. And I answer, Un es atbildu, "My wife trusts me, man sieva man uzticās, but I don't trust myself bet es neusticos pats sev. because I want to be accountable and holy. Jo es gribu, lai man tur atbildība un es gribu būt I need svēts. protection." Man vajag apsardzību. We are living the same situation, the same pressure. Mēs dzīvojam tajā pašā situācijā, jūs dzīvojat tajā pašā spiedienā. In James 5:16 we can read. Jēkab 5:16, jo mēs varam lasīt. Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. We almost finished. Number 5, Gandrīz jau viss. forgive yourself. 5. Piedod sev. Many people are able to receive God forgiveness, Daudzi spēj pieņemt Dievu piedošanu, but are unable to forgive themselves. bet viņi nav spējīgi piedot paši sev. I couldn't forgive myself. Es nespēju sev piedot. I was ashamed of myself. Es kaunējos. I really didn't know the grace of God. Es īstenībā nesapratu Dieva žēlstību. That grace that forgives but empowers at the same time. Žēlstība, kura piedod, bet kura dara spēcīgu un spējīgu tajā pašā laikā. Learn to live in the grace of God Iemācies dzīvot Dieva žēlstībā and forgive yourself. un piedot pats sev. Number 6, 6. make a covenant with your eyes. Slēdz derību ar savām acīm. It's simple. Okay. Ļoti vienkārši. Choose what you watch. Izdomā, ko tu skaties. Social profile, TV series, film, books. Seriāli, grāmatas, filmas, sociālajie mēdīji. Matthew 6:22 Mateja says, 6:22 saka, miesas spīdeklis ir acis. Ja nu tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Vai ja tava acis ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. and if you want to use your eyes in a good way, Un ja jūs vēlaties izmantot savas acis read the Bible. labā veidā, lasi Bībeli. Last advice, Pēdējais padoms, last tips.
Pēdējais padoms. Pray and read the Bible to renew your mind. Lūdz un lasa Bībeli, lai atjaunotu savu prātu. Jesus prayed for his disciples, saying, Jēzus lūdza par saviem apstuļiem. sanctify them in the truth of your word. Šķīsti viņus savā vārdā spēkā. Psalm 119. Salms 119:9. How can a young man stay pure? Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, By living according to your word. kad turēsies pie taviem vārdiem? Hey guys, allow the Bible to become the standard of your life to define sexuality. Atļaujiet, lai Bībele ir jūsu standarts, kas pasaka, kas ir seksualitāte. And I finish with this. Un es pabeigšu ar šo. Too many youth believe the devil's lie Daudzi jaunieši tic vēlna meliem, because they don't know God's truth written in the Bible. jo viņi nezina Dieva patiesumu, kas ir rakstīts Bībelē. We have to read the Bible more and more. Mums ir jālasa Bībele vairāk un vairāk. And to recap, you have to decide to change. Tātad, lai visu apkopotu, tev ir jāizdomā, tev ir jāizvēlas, ka tu gribi mainīties. You have to be aware that it's not easy, but it's possible. Tev ir jāapzinās, ka tas nebūs viegli, bet tas ir iespējams. Don't just pray, but do something. Nevis tikai lūdz, bet dari kaut ko. Get someone to help you. Atrod kādu, kurš tev var palīdzēt. Forgive yourself. Piedod sev. Make a covenant with your eyes. Slēdz derību ar savām acīm. Pray and read the Bible to renew your mind. Lūdz un lasi Bībeli, lai tas atjauno tavu prātu. I want to finish praying for you. Es vēlos pabeigt aizlūdzot par jums. These are many boys and girls in this room that we are struggling with this sin. Šajā istabā telpā ir daudz puišu un meitenes, kuri ar šo cīnās. I know exactly what that means Es tiešām zinu, ko tas nozīmē. because I have this big problem. Jo man ir bijusi šī lielā And problēma. I want to tell you one last thing. Un es vēlos jums pateikt šo pēdējo lietu. If you are struggling, Ja jūs cīnāties, means that you are still alive. nozīmē, ka ja jūs cīnāties, nozīmē, ka jūs joprojām esat dzīvi. The problem is when you stop fighting, Tā problēma ir, ka jūs beidzat cīnīties, when you give up. ka jūs padodaties. So, don't give up. Tātad nepadodaties.